Sveika, Loreta! Apsveicu tevi ar jaunu iegādātu mobilo ierīci. Un kā dzirdēju, tu esi iegādājusies uz nomaksu. Un kā šādu darījumu ievadīt Moneo? Tad modulī piegādātāji dodies pie piegādātāja rēķiniem un ar plusiņu veido jaunu piegādātāja rēķinu. Tā kā tavs piegādātāja rēķins netiks apmaksāts, bet tiks maksāts pa daļām ar ikmēneša telekomunikācijas pakalpojumiem, tad preces iegādes vērtību, ja pamatlīdzekļa iegādes darījumu ievadi šādi. Izvēlies piegādātāju. Šodien mums mūsu ierīci piegādās Bitanieks Latvijā Sijā. Un mūsu ierīces vērtība būs 1345,89 €. Tā kā iegādājumā ierīce būs reversāts darījums, tad uz piegādātāja dokumenta PVNs nebūs norādīts. Tāpēc to izdzēšam. Ievadam piegādātāja rēķina numuru. Un svarīgākā lieta mums, lai šāds dokuments netiktu atspoguļots kā neatmaksāts, tas neparādītos neatmaksāto rēķinu žurnālā, un tā summa piegādātāja rēķinu sarakstā būtu zaļā krāsā. Pie rēķina veida izvēlēs nevis ienākošs rēķins, jeb IREX, bet līzings, jeb līzinga rēķins, par kuru būs ikmēneša rēķins, kas dzēsīs šīs saistības nākotnē. Tad izvēloties to rēķina veidā, ar to atverot ar F2, mēs redzam, ka šajā gadījumā korespondējušais konts būs 5160 līdzšinējā 5310 vietā, un konkrētais rēķina veids pēc savas veida ir skaidrs naudas rēķins. Tad šādu rēķinu nebūs iespējams apmaksāt, šāda rēķina nebūs vajadzība apmaksāt. Darījuma veidu nemainām, tas tik tā ieskatam, taisam ciet. Pēc līzinga rēķina veida ievietošanas parametru sadaļā mūsu klasiskais 5310 nomainījās uz kreditoru kontu 5160. Un attiecīgi atgriežamies kontu sadaļā. Ja šī summa ir tik liela, pieņemsim, ka tas jau ir iegādāts pamatlīdzeklis. Kā pareizi piegādāties pamatlīdzeklis ar piegādātāju rēķinu jau skatījāmies citā video, tāpēc, ja nu gadījumā ir piemirsies, tad to atkārtosim šeit. Tad norādam kontu, norādam nosaukuma laukā iegādātā pamatlīdzekļa nosaukumu, ievadam summu un spiežot Enter. Kā redzi, tā kā augšējais, ja piegādātāja rēķinā norādītais PVNs bija tukšs, ja tā nebija, un šī ir mobila ierīce, PVN kodu izvēlēs atbilstoši kādai no reversētajiem darījumiem. Šajā gadījumā tas būs revers PVNs mobilo telefonu un citu preču iegādēji. Izvēloties to, redzi, ka summa un kopsumma ir vienādas. Tikai ir aprēķinājies PVNs, kurš attiecīgi nogrāmatosies debetā un kredītā. Bet atgriežoties pie pamatlīdzekļa sadaļā, izvēlamies darbību veidot jauns un izvēlamies nākamo brīvo pamatlīdzekļa numuru. Liekam ķeksīt grāmatots un saglabājam. Tā kā rēķina veids LIZL bija skaidrs naudas rēķins, tad gan rēķina statusā redzam, ka kopējā apmaksājumā summa ir 0. Gan piegādātāja rēķina sarakstā redzam, ka rēķins jau ir zaļā krāsā, tad tas ir samaksāts. Nu, tad tādai drošībai pārbaudīsim vēl to, kā izskatās grāmatojums. Un grāmatojums par saistībām, par iegādātu pamatlīdzekli un par reversa kredīta un debeta kājām. Bet ko darīt tālāk? Tad šajā gadījumā mēs iegādājušies, jeb saņēmuši mobilo tālruni, par kuru tad mums būs ikmēneša rēķins no iespējams šī paša piegādātāja. Un tā kā šīs saistības mums nogrāmatojās uz 5160 kontu, tad saņemot nākamo ikmēneša piegādātāja rēķinu, nu jau varbūt tas ir augusts, par 22,10 €, kur PVNs būs tikai 2,10 €. Šajā gadījumā sakara izdevumi 7710. Šoreiz izvēlēšos nekomentēt, ja nemainīt nosaukumu sakara izdevumiem.
Un sekura izdevuma summa būs 10 naudiņas. Un atlikušo summu ievedīsim uz mūsu līzinga rēķina kreditoru konta. Tad norādīsim 5160, konta nosaukumu nepārakstīsim, un attiecīgi mums trūkstošā summa 10 naudiņas. Tā kā PVNs aizgāja, tā teikt, ja nogrāmatojās un tika atzīts deklarācijā, ja tajā momentā, kad mēs saņēmām konkrēto ierīci, tad visticamākais, kad ikmēneša piegādātāja rēķinā konkrēto saistību sekšanai, tev vairs nebūs priekšnodokļa tiesības, bet rindiņa būs ar nodokli neaplikta, ja bez PVN. Kā redzi, nomainoties PVN kodam, un jau vairāk nav iebildumi par kopējo rindiņu kopsummas summu, un liekam ķeksīti grāmatots un saglabājam. Paskatīsimies, kāds izskatās mūsu grāmatojums, un redzam to, ka 5160 konts ir aizgājis debeta pusē. Tad kopskatam piegādātāja rēķins par ierīces saņemšanu. Mums deva 5160 kontam kredīta pusi, un attiecīgi ikmēneša rēķini 5160 kontu debetēs līdz konkrētā konta atlikums būs pa nulēm. Piegadījumā izvēlētais konts īsti nesaistās ar telefonu iegādi, bet, ja vēlies šo kontu mainīt, tad ņem vērā, ka dokumentiem, kuriem tas jau būs izmantots, grāmatojums nemainīsies. Vai nu atgrāmatojot piegādātāja rēķinu par saistību saņemšanu, šajā gadījumā saņemam brīdinājumu, ka pamatlīdzeklis netiks mainīts, bet tā kā mēs nemainīsim pamatlīdzekļu rindiņas, tad šis paziņojums mums nav saistošs. Rēķina veidā līzl, to atverot ar F2 vaļā, vai nu maini korespondējošo kontu, vai attiecīgi no saraksta veido jaunu darījuma veidu, līdzīgu kā šis te līzinga darījuma veids, piemēram, uz uzkrātās saistības, kurā tu norādi attiecīgo kredīta kontu un neaizmirst atzīmēt veids skaidrs naudas rēķins. Pēc saglabāšanās darījuma veids ievietosies mūsu piegādātāja rēķinā, liekam ķeksīti grāmatot, saglabāt, un caur 3 punktu atverot grāmatojumu redzam, ka mūsu uzkrāto saistību konts ir nomainījies uz 5141. Attiecīgi, lai darījumi būtu atspoguļoti korekti, arī ikmēneša piegādātāja rēķina rindās nākotnē mums būtu jānomaina 5160 uz 5141. Lietas ķeksīti grāmatots, saglabāt un lai labi lietojas telefons.